Tālākais 80 km distancē. Pēdējie metri un uzvarā. Cēsu Ecotrail distancē. The first place. Cēsis Ecotrail. Vaidas Lab is the winner. Pašu pirmo startu pulkstenis 5. Ar ļoti lielu baudu noskatījos, kā viņi gatavojās, aizgāja. Es šoreiz biju no malas, nevis es pats startēju. Man tās sajūtas ir zināmas. Neteiksim, ka asaras acīs izsprāga, bet ļoti patīkami bija. Kalnu maratona Latvijā kļūst ļoti populāra un katru gadu uz galveno kalnu maratona skrējēju, ja var tā teikt, salidojumu latvieši ierodās arvien vairāk. Šogad, ja nekļūdos, būs gandrīz 30 Latvijas dalībnieki. Tā kā, lai būtu šī iespēja šos punktus šeit pat uz vietas savākt, tā arī mēs ar Vilmāru nospriedām, ka būtu laba doma uzrīkot pašiem sev labu skrējienu. Latvijā līdz šim vienīgais skrējiens, kam bija piešķirti šie UTMB punkti, tas bija Siguldas kalnu maratons, kura popularitāte ar katru gadu aug. Bet man bija tā parēķināja, ka varētu arī Latvijā uztaisīt 2 punktnieku. Izpētot iespējas izveidot trasi, tādu sarēķinājumu, izskrējām vienreiz, otrreiz, trešo reizi un izpildījās formulu. No to bija viss skaidrs, sūtījām uz Šamonī, visas noteikumus, ko viņi prasīja, kāds ir ielu, taciņu, meža ceļu, raksturojums, cik procentuāli ir asfalts, cik procentuāli ir meža ceļi un tam līdzīgi. Cik ir ēdināšanas uzkoda punkts, jo, lai to nebūtu pa daudz, nevis tāpēc, ka mēs esam ļoti nežēlīgi un lai cepinās cilvēki saulē, bet ir noteikts, ka skrējējiem jābūt ir paši pietiekamiem. Tas ir pašam jāspēj mežā sevi vai kalnu vidē, vai tādā dabīgā vidē sevi pie traumām, pa sevi parūpēties, nodrošināt, aprūpēt. Priekš pirmās reizes pasākums ir ļoti labs. Mums bija, varētu pat teikt, izcila sadarbība ar Cēsu novada domu, jo mēs faktiski visās jomās tikām atbalstīti, gan tiesneši, gan policija, gan pilsētas vadītājs pats atbalstīja šo pasākumu un esam vienojušies arī par ilgtermiņa sadarbību. Trasi veidojot ļoti man tāda vēlme bija, pat cik es arī bērnību te pagājuši un jauni skolas gadi un ļoti daudz zināju tādas ainaviskas vietas, skaistas vietas, Linieru ezers, Rāmatu klints, Ērģu klints, tāpat Amatas krasti, Ainavu krauji un tā tālāk. Te gribējās to iekļaut un parādīt, jo te ne jau tikai skrien cēsnieki, un te ļoti daudz cilvēku tās vietas nebija redzējuši. Pēc skrējienas sarunājoties, viņi teica, super vienkārši, super. Quite difficult, yes. Yeah. The track was very interesting, very extreme, yes. Очень жарко было. Ainavas, pasakainas bija, klintis, viss super, varēja pat vienu brīdi sanāca tā, ka ūdens tā mazāk bija, tam pieliecos pie upes un padzēru, bet ne jau jebkurā vietā, tur skatījos, kur dzidrs tāds stāv ūdeni, tā nav tekošs. Avotiņu atpakaļ arī pagaršoju, tomēr kā skriet pāri avotiņiem nepagaršot. Principā apmierināts, ļoti labi izdevusies diena. Trase bija grūta, teikšu kopumā, kā ir grūta. Maršruts bija labs, ļoti skrienams īstenībā. Tiešām ļoti smuks skrējiens, grāmatu un laikapstākļi ideāli. Starts no rīta 5 nav pārāk karsti un man liekas, kalnu maratona ir krietni interesantāk skriet, nevis vienkārši pa asfaltu kaut kur dabā.
Es domāju, ka katru gadu tas kļūs vēl populārāks un dalībnieki kļūs vairāk. Arī šobrīd mēs redzam, ka ir dalībnieki no 11 valstīm, kas mums pašiem ir, protams, liels pārsteigums. Bijām domājuši, ka tuvākās kaimiņu valsts kāds 5-6 atbrauks, bet redzam, ka šī geogrāfija diezgan plaša. Pārsvarā jau tas grūtākais solis ir tik līdz tam startam. Ja tu līdz tam startam un te esi ieradies, tad jau, sakos tiem zobiem, letiņi jau parasti nepadodās un cīnās līdz galam. Un tas rezultāts jau, tu jau priekš sevis. Un tas gandarījums finišā, labi, viņš varbūt nav ilgs, bet viņš ir tik liels, kad bija vērts tās 10 stundas tur cīnīties par to mežu. Nevajag baidīties uzdrīkstēties un sākt, jo es, piemēram, sāku skriet pirms apmēram 7-8 gadiem, un pirmā distance, ko es varēju noskriet, tas ir 1 kvartāla robežās, no viena krustojuma līdz otram, 150-200 metri. Tagad treniņos regulāri brīvdienās ir 20 km. Daudzi jau no esošiem sponsoriem izrāda interesi šo sadarbību turpināt, viņiem patika. Vispār tā ideja kā tāda, kad ir latvieši, kas ir gatavi to nodarboties, ņemties un darīt. Tā kā es domāju, ka sponsori 90% paliks un nāks vēl tikai klāt. Tā kā pasākumam ir nākotne, un es domāju, viņš var izvērsties par ļoti labu un masveidīgu tādu skriešanas svētkiem tieši Cēsīs.